jauns rīks skolām, mūzikas skolām. Es atceros, ka es rakstīju uz tāfeles tik ilgi visas dziesmas un vēl parādīt to visu, bet ar vienu klikšķi es uzlieku putvēņi, piemēram. Kāpēc ne? Man ideja šodien ir putvēņiem, tāpēc, ka tur ir liels lēciens. Tīra kvinta. Mūzikas skolās tā būs tīra kvinta, vai skolās tas būs piecinieks, izskaitīsim ar pirkstiņiem un piespiežam šo burvīgo rīku zīmuli. Un mēs varam atzīmēt šo te lēcienu, hops, uzrakstīt, ja vēlamies tīra kvinta, atzīmēt, piemēram, šeit apakšā, mūzikas skolām tā tiešām būtu tīra kvinta T5. Mēs varam arī pārvietot, kur tad ir tā tīrā kvinta, burvīgi, vai arī skolās mēs atzīmēsim, mēs nodziedāsim, iekrāsosim jebko, ko sirds vēlās, bet tas notiek ļoti ātri, ļoti efektīvi un tā, lai skolotājiem nav jātērē laiku, bet šeit ir tā maģija, aicinām bērnus darboties līdzi, jo mēs mācāmies vislabāk tad, kad mēs mācam citus, un kā tas iztīsies skolēns, rādīs, sameklēs, kur ir tīras kvintis, kur ir vēl kādi lēcieni. Skolās mēs varam arī vairāk pastrādāt ar dinamiku, ar emocijām, ar tekstu pierakstīt, kas tad tur tajā dziesmā ir domāts un kā mēs varam to attēlot. Skolas un mūzikas skolas šis instruments ir burvīgs, zīmējam, krāsojam, attēlojam, ko viens sirds kāro, kaut ko mēs nesaprotam. Skolēns var tiešām atzīmēt, ko viņš arī nesaprot un pievienot dažādus teorijas elementus, skaidrojumus un mūzikas izteiksmes līdzekļus, jo šis instruments ir radīts priekš jums, lai jūs radītu, izprastu vēl labāk, ko jūs radat, ko jūs darat stundā un iepriecinātu ikvienu, lai radošais process iedvesmo un skatāmies, kas tad jums sanāk. Dalaties!